super pieredzējis centra aizsargs, kā jau to arī spēles pirmajā puslaikā ieskatē, tomēr viņš agrāk spēlējis kā uzbrucējs. Atceramies, vēl Ventspils šajā te pēdējā sezonā tomēr darbojās priekšā. Un tagad Ndojas, nu būs vai nebūs, nu jābūt, un ir arī Alijons Ndojas gūs savus 22. vārdus. Nu varbūt sāksim atkal runāt par bombardieru statusiņu. Rezultāts 2-2, Alijons Ndojas. Šādus vārdus es neatceros Ndojam šajā sezonā, ka viņš būtu pārmetis tā viegli smuki pāri vārdsargam, nu, parasti ar galvu vai kaut kur, kad viņam tiek vārds priekšā nomests. Tagad tāds viltīgs sitiens uz jūtām. Uz jūtām redz, ka beks ir tālu izgājis pretī un pārceļ bumbu vārdsargam pāri. Un apsver. Tieši pretēji par sliktu. Tomēr vairākiem spēlētājiem ir jābūt uzmanīgiem savā spēlē, lai neatstātu savu vienību mazākumā. Tikmēr teicamies pēc centrēt bumbu Valmierai, un tas arī sekmējas 3-3. Alijons Ndojas gūs savus 21. vārdus šo sezonu un atjauno uz tablo līdzsvaru 3-3. Un nekas nav beidzies, drīzāk viss tikai sākās. Jā, kā jau minēja, 21. vārdu gūmu šīm te 23 gadus veciem uzbrucējiem no Senegāls. 30 spēles un šo sezonu aizvadījuši viņam 31. virslīgas ietvaros. Un tieši šajā mačā viņš atjauno savai komandai vadību uz papīra komandu. Tūlīt sāksies pirmā puslaika pēdējā minūte. Gaučs Družiņins, jā, cīnīsies otrajā stāvā. Un Ndojas ar galvu, Ndojas arī gūst vārtus. Vajadzēja pateikt, ka viņam nav iespēja. Un šeit pēc stūra sitiena Vapne uzliek uz galviņas viņam bumbu. Un Alijons Ndojas gūst vārtus, gūst savus 18. vārtus sezonā. Un par 1 vārtiem viņš atkal atpaliek no Režinaldo Ramiresa cīņā par virslīgas rezultīvākā spēlētāju titulu. Lukasam Vapnem kārtējā rezultīvā piespēle jau 13. Bet vārtu gūms Ndojam un atkārtojas Grobiņas maču scenārijs pret Tukumu 1-0, 1-2 jau pirmajā. 3 dažādi veidi, kā dabūt bumbu vārtos, bet vārti kļuva neieskaitīti Valmierai šajā mačā. Sakrāti Penkeviets pa šo malu skrien, kā no stāvošie valmierieši. Penkeviets gar vārtiem un tagad gan ir bumbu vārtos un tagad gan ir Ndojas un tagad gan ir 4-1. Jā, tas jau notika kompensācijas laika pirmajā minūtē. Nemaz nepamanījām, klāt sautais tiesnes mums parāda šo informācijas dēlību, bet mēs redzam ekrānā, ka ir pielikts 4 minūtes un pirmā kompensācijas minūte jau būs aizvērtējis. Ļoti lielu darbu šeit labajā malā izdarīja Penkevits, jā. Misters pēc smaga iepriekšējā gada visās. Ilgadējiem komandas biedriem varbūt nē, jo jā, Daivis Sošs arī jau bija devies projām, kad Normunds Ulrichs vairāk sāk spēlēt metas rindās. Bet tomēr arī saiknes ir šeit jāsit, un arī sit tukšos vārtos. Alijons Ndojas izgāja piespēlē, neizpratnē Tukuma komandas spēlētāji pret tiesnešu vēršas, bet jautājums par ko? Izgāja piespēle no labās malas, vārtu priekšā, ko šeit prasa roku. Interesanti, ka Kristaps Dišmets šoreiz ir netipiski sev mierīgs, vispējams nepamanīja. Es arī varbūt iespējams kaut ko nepamanījām atšķirībā no Tukuma spēlētājiem. Bet tagad raugāmies. Bambulā piespēle. Neaiztiesas bumā. Jā, mēģināja prasīt šeit roku Ndojam vārtu priekšā. Un iespējams, ja šajā mačā... Pirmspēles interviju arī redzēt Robertam Veipam fonā tur diezgan lietu viņš nāca lejā, bet kāds 10-15 minūtes pirms spēles sākuma. Mākonīts aizgāja un uzspīdēja saulīt tagad un Ndojas bumba vārtos! Visi fantasy
spēlētāji, kas paņēmuši Endoju kā kapteini, šobrīd ļoti priecājās. Aljuns un Dojs būs savus 14. vārdus šajā sezonā virslīgas čempionātā un panāk rezultātu 2. Kā Valmierā saka, neviens. Valmiers līdzitēji, šaulīts tiek līvināts un to, ko Valmiers līdzitēji pieprasīja otros vārtus, tas arī tiek gūts neilgi pirms pusstundas robežas sasniegšanas 2-0. Diviem spēlētājiem pie nākamās dzeltenās kartītes, viens marš būs jāizlaiž. Omblā. Uz priekšu Endojs, tas it kā nedaudz aizķeroties, bet Endojs, virvārti! Aljons Endojs! Gustavs otros vārds šajā spēlē, zinu, ka starp līdzstājiem ir tādi, kur īpaši parietājs arī par nopelnītajiem fantasy punktiem. Viens no konkursu spēlētājiem gan ir uz zemes. Jā, tiek saukts. Daugavpils nepersonāls laukumā. Dojs panāca rezultātu Skrebels. Tur ir Jeremija Klimantē pret Valteru Pūru. Atspēlēja Džibrilam Gejam. Atpakaļ kapteinim. Uz stālovārtu stāpu laba piespēlē. Džibrils Gejs sitiens bloķēts. Turpinās Aljuns Endojs sitiens un vārti. 1-0. Kas par uzbrukumu Valmieras izpildījumā? Redzēsim atkārtojumā, bet tas viss iesākās no šīs filigrānās piespēles uz Klimantē. Un pats arī Jeremija lielas piespēlē uz tālu vārtu stāpu šeit Silvam. Silva labi nomet partnerim. Un te neliela veiksmes palīdzība. Un tas ir Aljuns Endojs. Rotas spēlētāji, kas jūtas komfortabli tieši darbojoties ar bumbu. Kā piemēram šīs vietas, Lukas Vapne. Viens no talantīgākiem latviešu jauniem spēlētājiem. Piespēle, laba piespēle un kas par lēcienu? Aljuns Endojs. Nu ļoti skaisti. Gan Lukas Vapne, kurš iekrāja savu 11. piespēli šajā sezonā, gan, protams, arī Aljuns Endojs, kuram šie ir 13 ievārti sezonā. Un turpinās Valmieras dominants pār Jelgavu. Pirms tam bija 3-0, 4-0. Nu jau atkal 3. Jā, izcils šeit pret Dilanu Māzgais cīņā nospēlē. Šiem ir jācentrē šīs bumbas, un tur, protams, otrajā stāvā ir rīdziniekiem pietiekami tādi vareni spēlētāji, kuri ar visu šodien tiek galā. Klimantē jau soda laukumā, Francūzs pēc ko ir vārtiem, Valmiera 3, šoreiz jau 3 reizes šajā sezonā ir atspēlējusies pret Rīga abās divās iepriekšējās spēlēs, un arī šoreiz Franču connections, Franciski runājušie futbolisti nokārto vārtu guvumu, kas ar piespēlu un 10 vārti Ndojam. Uzsprāgst viss stadions tagad Ndojs pateicis, varam secināt, ka pieņēma nepareizo lēmumu, jo jau klāt uzreiz bija vairāk valmierieši, kas bumbu atņēma, un tagad jau bīstams pretuzbrukums iezīmējis Valmierai. Varslavāns jau soda laukumā, smalka kas par piespēli no Renāra Varslavāns, nu pašam nesanāk šodien realizēt vairākus momentus, bet tagad kādas pārlātītas noliek viņš bumbu Diotam un rezultāts kļūst 2-1. Ndojs atvainojos, tas ir, kas gūst vārtus, kas par piespēli no Varslavāna. Renāram Varslavānam otrā rezultātā piespēle šajā sezonā, bet kas par piespēli. Šodien vairāk tā taktiski visu laiku jāpārvietojas un nāks vairāk vērot, kā spēlē pretinieki. Toņišēvs piespēl pa zemi un bumba ir vārtos! Aljuns Endojs ir kārtākais spēlētājs Valmieras komandas rindās. Šoreiz neskrien pāri visam laukumam, lekt virsū Gatim Kalniņam.
Aliuns Ndojs, bet viņam 8. vārti šajā sezonā. Un spēles rezultāts kļūst 1-0, 35 minūtes metieši izturēja, bet tagad vārtu atslēdziņa ir vaļā. Un Aliuns to brīdi laikam 3. balsta pussargs. Nē, pat nē, Lukas Vāpne šobrīd ir nolaidies kā balsta pussargs. Pagājušajā sezonā Andris Rihards viņam šādu lomu atvēlēja, un tagad arī Gatis Kalniņš ir tieši Lukas Vāpne nolaids kā balsta pussargu. Tagad bumba ir vārtos, vai legāli? Jā! Šoreiz netiek pacelts karodziņš, un Aliuns Ndojs turpina krāt savus vārdus. Nu šobrīd jau Aliuns uzņēma savu solo ar Kataras tempu. Un katrā spēlē vairāk nekā viens vārds būs. Aliuns Ndojs arī nofotografēs, ka Jāņa Līgats varēs smukas bildes sociālajiem tīkliem dabūt. Šobrīd pilda šīs te tādas noscītās favorītu funkcijas. Tukumnieki, protams, gaida savu momentu. Priekšā jaunas kājas, Prohorenkovs, Joksts. Tā kā divi jaunie spēlētāji var mēģināt noskriet. Bet ir vārtos! 1-0. Niklas Lācis neceļ karodziņu. Tas nozīmē, ka vārti tiks ieskaitīti, jo varu sistēma šodien uz Valmieru nav atbraukusi. Un Ndojs dodas pie Gata Kalniņa. Protams, apsveic Gata Kalniņu ar pirmajiem vārtiem kā Valmieras trenerim. Un redzam tomēr ar tādu lielu sajūtu. Tos vārtus sagaida Valmieras futbolisti un rezultāts 1-0. Piespēle Vapnem tiek dāvaniņa, viņš pavirs bumbu tālāk Ndojam, un Ndojs nesaglabā to, un kādēļ Porsāns Klementē, te jāsko sitienam, ne, tā ir piespēle, un bumba ir vārtos! 2-1, un atkal tas ir Aliuns Ndojs, atkal viņš iet lek virsū Gatim Kalniņam. Iepriekš Jurģim Kalnam viņš virsū neleca, Gatim Kalniņam to viņš dara. Liekas, Meisam Djopam būtu nedaudz jāpiepilās, lai uzliktu virsū Gatim Kalniņam, bet līdam Ndojam ar viņa augumu problēmu nekādu nav. Izlaist bumbu caur kājām Sergejs Vilkovs, šeit arī Kaspars Armanis nospēlē pabriesmīgas. Jāatzīst, interneta kvalitāte nebija šodien pats labākā, varbūt mums arī netik labi sanāk mūs redzēt, par to atvainojamies, diemžēl mēs komentētāji to nevaram ietekmēt. Cerams, ka internets Valmierā ieslēgsies brīdī, kad nāk 3. vārti. Aliuns Ndojs atkal ir tas, kurš gūst vārtus 3-1. Ātrākais hat-trick Virsnīgas vēsturē ļoti iespējams. Tas ir, ja runājam no pirmās minūtes, šeit skrien Kristers Alekseičiks, izskatās, kā Gatis Kalniņš jau drīz pagaris. Skriet svinēt būtos vārtus, šeit vairāk kopā ar rezervistiem izvēlas nosvinēt savu hat-trick. Virslīgā Aliuns Ndojs ar galvu precīzi, Sergejs Vilkovs pagaidām vēl tikai bumbas. Un arī secinājumi, nevar teikt, ka pirmie jau daudz secinājumi ir veikti, bet varēs tādu starp punktu arī pavilkt. Būs tieši pāris dienas starp 18. un 19. kārtām. Iespēl gar vārtiem uz sitiens ar galvu, tagad kā Ndojs būs savus 4. vārtus pēc Meisas Djopa piespēles. Varbūt šis ir arī ātrākais pokers Latvijas futbola virslīgas vēsturē. Jo pirmais puslaiks turpinās, vēl gana daudz jāspēlē pirmajā puslaikā. Djops no labās malas un Aliuns Ndojs sit iekšā 6-0. Gatis Kalniņš smaida ērglis, Kalniņš nopietns, jo te jau vairāk jādomā par spēlētāju veselību, tāds pārbaudas. Rīts, kurš sitīs pendeli šajā gadījumā, Aliuns Ndojs nozīmēts par 11 sodu sitienu izpildītāju un skatāmies cīņa. Ndojs pret Nerugālu, iespēja panākt 2-0 vai saglabāt esošo rezultātu. Ndojs pārliecinoši Senegāls futbolistam gūti vārti Aliunam Ndojam. 2. vārds gūms sezonā un melnajās drānās tērtie futbolisti dodas nosvinēt. RFS ielaiž 2 vārtus Valmierā arī. Tas tāds nav bijis kādu brīdi vispār. Es reti, kad ielaiž vairāk par 1 vārtiem, bet jāuzteic Meisa Djops, kurš atkal traumē RFS ar savām darbībām. Šoreiz nopelnot 11 metru soda sitienu.
Koņiševs. Uz tālo vārtu stāvu. Birka pieslēdzās. Bumba! Bumba ir vārtos! Un Aljons Endojs izlīdzina spēles rezultātu 80. minūtē. Nu, brieda šie vārti. Milzīgs bija Valmieras pārsvars. Un tomēr izdodas nospiest metu uz ceļiem. 1-1, 10 minūtes palikušas. Un es šaubos, ka kāda no komandām sabierināsies ar 1 punktu. Emīls Birka šeit piespēlē Džibralam Gejam un vēl viena rezultīvā Un tagad Gaušu iespēja aizmukt. Nē, Bašīrs atkal. Bašīrs un Goms, bet tagad gan. Leo Gaušu var izskriet vienatnē. Spēlē pietrūkst ātruma Brazīlietim. Spēles brīvvieta un Dojs! Vārti! Kā nospēlē Valmiera. Tiešām izcils pretuzbrukums pilnīgi burbuļo. Valmierā Jāņa Daliņa stadions 1-0. Valmiera ir vadībā. Un tas tikai un vienīgi priecē RFS atbalstītājs Rīgā un citur Latvijā. Lielisks pretrieciens Valmierai divatā. Viņa apspēlē visu Rīga FC aizsardzību. Un kā nospēlē Leu Gaušu. Fantastisks pretuzbrukums Brazīlijā. Valmieriešiem Kristians Kovačs, Irvīns Pūlis, Kristians Rusmanis, Ritvars Krists Zauska, Ralfs Kragliks un arī Kristers Aļeks Šeičiks. Soliņa šodien Valmieras komandēja. Un centrējums un bumba arī nonāk vārtos. Rezultāts kļūst 1-0 un valmierieši no stūra sitiena spēja izvirzīties vadībā. Lielisks centrējums, tur arī tāda ļoti augsta lidojoša bumba un nākas pirmo reizi šodien spēlē arī ņemt ārā no saviem vārtiem bumbu. Skāns tas vārdsargam Alvim Sorokinam. Atkārtojumā tas 2 spēles Riga FC pret Daugavpili un tāpat arī RFS pret Tukumu, kur viss izšķīrās pašās beigās. Nu, vai mums būs tikpat jautri? Nu, grūti, laikam, šādu latiņu ir atkārtot. Un tālāk Aljons un Dojs. 2-1. Valmiera izvirzās vadībā un šīs gan, protams, sarūktina diezgan skansti un Alvis Sorokins otro reizi šoreiz ielaiž. Nu, lūk tā, virslīgas spēlētājs Aljons un Dojs šoreiz rada starpību šodienas spēlē un abi valmieriešu vārti arī